Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim vārdus no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas. 3. dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja: tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja: sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem: ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja: piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja: tagad smeliet un nesiet mīlesta pāraugam, un viņi to aiznesa. Kad mīlesta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mīlesta pāraugs sauc līgavainu un viņam sacīja: ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Āmen. Nāc, kungs Dievs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šīs dienas prediķa teksts mums norāda uz kāzām Galilejas Kānā. Šīs kāzas ir īpašas ar to, ka tajās ir uzaicināts Jēzus. Un tur, kur ir Jēzus, tur atkal mēs kaut ko mācāmies gan par viņu, gan par sevi. Un atkal nevar nepiebilst, ka Dievs uz mums Bībelē runā caur ikdienišķiem notikumiem. Jā, Bībele nav dogmatikas grāmata. Tā nav kāda apustuļa diploma darbs ar sausu akadēmisku valodu. Tā nav kāds filozofisks apcerējums, kas mūs uzved tādos augstos domu lidojumos un tur arī atstāja. Bībele ir vēstījums par Dieva un cilvēku miedarbību caur vienkāršām un ikdienišķām situācijām. Un tieši caur ikdienišķām situācijām, kurās taču arī mēs dzīvojam, mēs esam aicināti tuvāk iepazīt Dievu un viņa dēlu, mūsu pestītāju Jēzu. Tātad Dievs mūs Bībelē un mūsu dzīvēs uzrunā caur vienkāršām dzīves situācijām. Un viņš vēlas, lai mēs ieklausāmies, lai pamanām, lai iepazīstam, uzdrošināmies viņam uzticēties dzīves grūtākajos brīžos. Un, protams, viņu neatstāt tad, kad sasniedzam dzīves un emociju virsotnes, kur šķiet esam gandarīti un piepildīti. Lūk, šodien saskaņā ar baznīcas kārtību esam aicināti pārdomāt Jēzus viesošanos kāzās Galilejas Kānā. Un te jau droši vien varētu runāt par daudz un dažādām tēmām, par Jēzus attiecībām ar vīnu, par viņa attiecībām ar viņa māti Mariju, par Jēzus spēju darīt brīnumus, par to, ka Jēzus viesiem deva milzīgu daudzumu vīna. Pat varam atcerēt Jēzus dotā vīna kvalitāti. Bet šajā visā neparastajā stāstā šodien es vēlos izcelt tikai vienu teikumu.
Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Un atslēgvārds, kuru mums ir jāpatur vārdā, ir vārdiņš zīmes. Šis vārdiņš zīmes Jāņa evaņģēlijā ir ļoti svarīgs. Un lai arī Jāņa evaņģēlijs satur daudz nozīmīgu teoloģisku atziņu, tomēr pāri visam stāv šis nozīmīgais vārdiņš zīmes. Zīmes jeb norādes, kas mums norāda uz Jēzus personu. Un te ir tas, ko es pēdējā laikā cenšos savos periķos uzsvērt, proti, ka mums ir izšķirīgi svarīgi pazīt Jēzus personu. Mums ir nepieciešams katram priekš sevis saņemt atbildi uz jautājumu, kas ir Jēzus. Un tādā ziņā Jāņa evaņģēlija galvenā doma ir vienkārši izcila. Tā mūs mudina pacelties augstāk par visiem Jēzus izteikumiem, runām un mācībām. Viss Jāņa evaņģēlija vēstījums cauri dažādām zīmēm, ko darīja Jēzus, mūs uzved tā kā tādā virsotnē, kur mēs paliekam ar vienu vienīgu jautājumu. Kas ir Jēzus? Viņš darīja to un vēl to, bet ko tu par to saki? Kas Jēzus ir tieši priekš tevis? Jāņa evaņģēlija noslēgumā mēs lasām tādu kā evaņģēlista Jāņa kopsavilkumu visam savam vēstījumam. Viņš raksta vēl daudzas citas zīmes, Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Šeit apostolis Jānis norāda, ka viņš rakstīja par zīmēm, par norādēm uz Jēzus personu tāpēc, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, lai mēs ticētu, ka viņš ir Dieva apsolītais glābējs, pats Dievs mūsu vidū, un lai mēs ticībā viņam saņemtu dzīvību. Tātad, kāds ir apostoļa Jāņa aprakstīto zīmju mērķis? Lai mēs caur ticību Jēzu iegūtu dzīvību, dzīvības pilnību. Un atgriežoties pie galvenā virsotnes jautājuma, ko tu par to saki? Atbilde, kuru apostolis Jānis sagaida, ir tā, ka mēs sakām, es ticu, ka Jēzus ir mana dzīvības pilnība. Viņā un ar viņu es esmu patiesi dzīvs. Jā, varbūt šie manis iepriekš sacītie vārdi mums daudz nepalīdz, jo arī apgalvojums, ka Jēzus ir mūsu dzīvības pilnība, pieprasa tādus dziļākus paskaidrojumus. Jo mēs jau arī varam nonākt pie pareizās atbildes tikai ar loģikas palīdzību. Un tad šī atbilde arī karāsies tikai mūsu prātā, bet caur ticību un Dieva palīgu tā ir jāatbrīvo, lai tā iekrīt mūsu sirdīs. Un tad, kad tas notiek, tad apgalvojums, ka Jēzu ir mūsu dzīvības pilnība, tas sāk atdzīvoties un mums dot dzīvē īstu prieku un mieru. Lai kaut nedaudz šodien jums paskaidrot, ko nozīmē tas, ka Jēzus ir mūsu dzīvība, došu jums kādu piemēru. Jau kādu laiku internetā plejo tāda bildīte, kura kristiešus var samulsināt. Tajā ir attēlots Jēzus, kas stāv pie durvīm un klaudzina.
Jēzus pieklauvē, un tur saruna ir apmēram šāda. Tuk, tuk, kas tur ir? Es esmu Jēzus, laid man iekšā. Kāpēc? Man tevi ir jāizglābi. No kā? No tā, ko es tev izdarīšu tajā gadījumā, ja tu mani neielaidīsi. Tā cilvēki citreiz uztver to, ko viņiem sludina kristieši. Viņi saka, ka tev ir jāpieņem Jēzus, citādāk viņš tevi iemetīs ellē. Tu tiešām gribi nonākt ellē? Negribi. Izsūdzi grēkus, pieņem Jēzu, un viss būs labi. Lai arī no malas tas izklausās kristīgi, tomēr šajā visā ir daudz puspatiesību, kas patiešām arī dara daudz un veido dažādas pārpratumus. Tad tiešām sanāk tā, ka Jēzus atnāk pie cilvēkiem, lai viņus glābtu no sevis paša. Man tev ir jāizglāb. No kā? No tā, ko es tev izdarīšu tajā gadījumā, ja tu mani neielaidīsi. Un tad jau nav brīnums, ka cilvēki, kuri iedziļinās dažu kristiešu sludinātajā, saķer galvu un saka, ka viņiem tādu Jēzu nevajag. Protams, šis pārpratums neatceļ jautājumu par elli un pazudināšanu mūžībā. Jēzus pats par to ir daudz runājis un mācījis, un tas nav atceļams. Bet šeit es piekritīšu viedoklim, ka svarīgi jau ir tas, ka Jēzus ir atnācis mūs izglābt no tās elles, kurā dzīvojam savā ikdienā. Un tas ir patiešām pavisam citādāk. Nevis cilvēki dzīvo savu skaisto dzīvīti, un tad atnāk kaut kāds ļaunais Jēzus, tikai tāpēc, ka viņš ir atraidīts, cilvēkus iemet ellē, mūžīgā ellē. Apgalvojums, kurā mums jāmēģina iedziļināties, ir, ka Jēzus iesāk savu glābšanu, glābjot mūs no mūsu ikdienas elles. Ir atšķirība, vai ugunsdzēsējs nāk un tevi izvelk no degoša nama, vai arī tu dzīvo normālu dzīvi un viņš tavam īpašumam dzīves beigās pielaiž uguni. Mēs savu glābēju Jēzu sapratīsim pareizi, ja pamanīsim vēstījumu, ka viņš ir glābējis no mūsu ikdienas elles. Un elle mūžībā patiesībā jau ir tikai sekas. Fiksēts stāvoklis tai ellei, kurā cilvēks jau dzīvo. Tātad šo es vēlos, lai mēs pamanām, ka elle mūžībā ir tikai fiksēts stāvoklis tai ellei, kurā cilvēki jau dzīvo. Un tāpēc šeit tas būtiskais jautājums ir, vai cilvēki vēlas atzīt to, ka viņi ikdienā saskaras ar elli. Vai tiešām viss ir tik brīnišķīgi, ka viņi dzīvot jau pašā paradīzē, un nekādas problēmas, nekādas sarežģījumi viņus neskar? Tā tas nav. Es šeit negribu daudz iedziļināties, bet piemēram tas, ka ļoti bieži, patiesībā tas jau skar katru no mums, cilvēki dzīvo ar veiksmīgā cilvēka masku, un dzīvošana ar tādu masku ir elle. Ārēji veiksmīgs, ietekmīgs, laimīgs, priecīgs, bet iekšēji nopūlējies un izpumpējies, lai šādu veiksminieka tēlu saglabātu. Un tā kā tas nevienmēr mums izdodas, tad rodas dusmas, sāpes un vēlēšanās sev mierināt. Un tad parasti tas notiek nepārāk veiksmīgi, tad vajag ēst un notiek pārēšanās, tad vajag dzert un notiek piedzeršanās, tad vajag paspēlēties, patrakoties un tad vēl patērēties, kā kurš sevi mierina. Un tad arī no otras puses, jā, mēs vēlamies citu acīs izskatīties labi,
Un tad, kā jau teicu, viena pūlēsies, lai šādu labā un veiksmīgā cilvēka tēlu saglabātu, bet citi pūlēsies, lai tādu iegūtu. Un jebkurā gadījumā tā ir elles smaka ikdienā. Un tā ir tikai viena maza niecīga lietiņa. Bet es mēģināšu tālāk to kariķēto Jēzus sarunu pagriezt pareizā virzienā. Tuk, kas tur ir? Es esmu Jēzus, vai drīkst ar tevi pārmīt dažus vārdus? Ko tu gribi no manis? Vēlos iepazīties un piedāvāt savu draudzību. Nezinu, vai tā ir laba doma. Te tikko bija kādi, kas sacīja, ja es tevi nepieņemšu, tu man iemetīsi ellē. Šādu draudzību es nevēlos. Jā, tev taisnība, tā nu diena neizklausās pēc draudzības. Es sūtīju savus mācekļus, lai tie sludinātu labo vēsti par dzīvību, nevis slikto vēsti par elli. Vēsts par dzīvību patiešām izklausās labāk. Bet, Jēzu, kas ir šī vēsts par dzīvību? Vēsts par dzīvību ir vienkārša. Dzīvība ir tad, kad tu sāc patiesi dzīvot. Tevi nekontrolē bailes, raizes, tavas kļūdas. Tevi nekontrolē tas, ka tu centies citu priekšā būt labs, veiksmīgs un laimīgs. Dzīvība ir tad, kad tu ar mani baudi to, kas tu esi, nevis katru dienu pūlies palikt labs vai būt labs. Jo tikai tu vienīgi man tu būsi labs bez nosacījumiem. Tas nozīmē, ka citi tevi pieņem, un tā jau cilvēki dara, balstoties uz to, ko tu dari. Bet es tevi pieņemu balstoties tajā, kas tu esi. Jā, Jēzu, to es esmu pamanījis, ka cilvēki mani pieņem balstoties tajā, ko es daru. Pieņem, ja visu daru pareizi, un atraida, ja kļūdos. Bet ja es kļūdīšos, tad Jēzu, tu mani atraidīsi. Kā jau es citreiz esmu teicis, veselajiem ārsta nevajag, bet slimajiem. Ja kļūdīsies, es būšu tev blakus, dziedināšu, mierināšu, vienkārši būšu ar tevi. Es tev būšu tas, kas tev tajā brīdī būs visvairāk vajadzīgs. Es būšu tavs miers, prieks, iedrošinājums, patvērums, tava miera vieta, ceļš, patiesība, dzīvība. Tas viss izklausās labi. Bet ko tad, ja es vēl vēlos šo visu apdomāt? Viss labi. Tu to vari darīt, un zini, es vienmēr no tevis esmu lūgšanas attālumā. Bet, Jēzu, es taču vēl nemāku lūgt Dievu. Tava sirds māk, mīļais draugs, un ar to iesāku man pietiek. Un noslēdzot, mēs atgriezīsimies pie virsotnes jautājumu, kuru mums liek uzdot Jāņa evaņģēlijs. Tu caur šīm zīmēm un norādēm, vārdiem un sludinājumiem iepazīsti Jēzu. Bet ko tu par to saki? Lai Dievs mums dod savu svēto garu, lai mēs vienprātīgi varam sacīt, ka Jēzus ir mūsu dzīvības pilnība. Ar viņu mēs dzīvojam un viņā mēs dzīvosim. Āmen.